Hei, sveiki, draugi mīļie! Nu ko, šodien atkal turpinam sarunu par bioelektrodiem, par maniem mīļajiem gaismas plāksteriem. Jā, šodien nerunāsim atkal par X39 vai X49, šodien es turpināšu stāstu par šo te komplektu, kas ir IAGE komplekts, kurš sastāv no 3 dažādām aploksnītēm. Viena no tām ir glutations, tad ir aeons, un trešā ir karnozīns, bet, diemžēl, trešo aploksni es parādīt nevaru, tāpēc, ka trešā aploksne palika Rīgā, jo es pat šobrīd esmu Portugālē, manai krustmāmiņai, lai viņa varētu atjaunot savu acu gaišumu, jo krustmāmai bija nolikta operācijā vienai no actiņām kataraktas sakarā, un mēs sākām lietot karonzīna plāksterus savienojumā ar X39, miksējot vienu otru, un tādā veidā operācija šobrīd ir atlikta, kas ir, manuprāt, ļoti labs rādītājs. Jo, kāpēc? Izrādās, ka karonzīns ir dabisks oksidants, kas sastāv no 2 aminoskābēm. Viena no tā svarīgākajām funkcijām ir brīvo radikāļu aizvākšanas funkcija, kā jūs saprotat, es atkal skatos šveikarī. Un, jā, tiek uzskatīts, ka papildus iespaidīgajām antioksidantu īpašībām tas kalpo arī kā fizioloģisks buferis, kam ir būtiska nozīme pareizā enzīma un kalcija regulēšanā. Bet galvenais šie te ieguvumi, kas mums ir no karnozīnas, tas pagarina telomērus, un telomēri, kā jau es esmu minējusi, ir tie mazie tādi nogrieznīši pie mūsu DNK, jeb DNS, latviski sakot, DNK, DNS, sajūta man valodas, labi, šturuns par to, kas noārdās, un tad vairs cilmes šūnas neatjaunojās, un ja cilmes šūnas neatjaunojās pēc 30 gadu vecuma, kā tas parasti ir, tad mēs strauji novecojam. Lūk, tātad pagarina telomērus, atbalsta nervu sistēmu un orgānu darbību, atbalsta smadzeņu, sirds muskuļu darbību, novērš redzes deģenerāciju, palielina asinsvadu elastību, taukainās šūnas attīrīšanu un kalcija vielu maiņas regulēšanu. Lūk, lietošana 3 reizes nedēļā.